liekas, ka šis turnīrs ir kuplākais ar dalībniekiem. Pēc uzvārdiem arī, man liekas, tur ir pienākuši klāt. Kā vienmēr 0-2 komanda sapņo par pirmo vietu. Par augstām vietām mēs noteikti necīnāmies. Uzlabot fizisko sagatavotību. Droši vien, ka centīsimies kādam līderim vismaz varbūt sezonu pabojāt. Mērķis piedalīties visos posmos, gūt baudu no spēlēšanas. Tas pats galvenais. Kā jau parasti šī ziemas sezona ir vairāk tāda komandas gara uzturēšana, drusku fizisko arī uzturēt. Skatoties uz to, ka pagājušajā gadā mēs dabūjām cerības kausu, visticamāk šogad mēs mēģināsim kļūt augstāk. Gūt baudu no spēles un, protams, uzvaras. Iegūt kaut kādu kodolu, pirmā gadā vairāk saspēlēties, un tad jau nākšanas gados mēs droši vien būsim lielāki konkurenti visiem. Es gaidu, lai sports vēl vairotu šo enerģiju, kas mūsos visos ir. Turpinātu mūs uzturēt kopā kā draugus, nestoties ar to, ka jācīnās ar konkurentu komandām. Sezonas sagaidām izbaudīt komandas garu, vienkārši izbaudīt spēli un visām komandām novēlu veselību un izdošanos. Es uzskatu, ka futbols noteikti nav pirmā vieta. Galvenais tas ir kolektīvs. Spēlētāji, kas ir sasnieguši 40 gadu vecumu un joprojām grib aktīvi kustēties. Tas ir emocijas, kas ir ģērbtuvē, kas ir pēcspēles, pirmspēles. Kad cilvēks noveco no kājām, neko nedarīsim, vienkārši paliksim leci asins rīta, beigsies un beigsimies arī mēs.